bet ir arī bijuši gadījumi, kad sportā cilvēkiem ir bijis jāpierāda savs dzimums. Šeit mēs runājam par interseksuāļiem, ne, kur ir, ir kaut kādas pazīmes, piemēram, ka sievietē ir arī pazīmes no vīriešu kaut kāda neattīstījušies dzimuma orgāna. Tad ir bijuši gadījumi, kad ir tā kā paaugstināts testosterona līmenis, jo viņai ir arī sēklinieki. Un principā ir nācies pierādīt to, ka viņi ir tiesīgi startēt šajā kategorijā. Tāpēc es gribētu, lai jūs tā īsi ieskicējat klausītājiem, kas tad ir interseksuāls un kas ir transpersona, lai mēs varam tā kā tālāk turpināt šo diskusiju. Varbūt man vai jums sāk? Transpersona tā tad ir cilvēks, kas ir ģenētiski dzimis savā dzimumā, vai nu sieviete vai vīrietis, bet dzīves laikā šis cilvēks saprot, ka viņš savā ģenētiskajā dzimumā nejūtās labi un vēlas mainīt dzimumu. Tādējādi vai hormonāli, vai arī pateicoties kādām ķirurģiskām manipulācijām notiek dzimuma maiņa. Un tātad cilvēks maina dzimumu no sievietes uz vīrieti vai no vīrieša uz sievieti. Interseks varētu būt tātad dažādi veselības traucējumi, kuru dēļ ir notikusi daļēji dzimuma attīstība. Un varbūt ir ārējās dzimuma pazīmes bērniņam piedzimstot ir piemēram vairāk kā zēnam, bet ģenētiski īstenībā tā ir meitene. Ja? Tā kā ir dažādas arī slimības, attīstības traucējumi, kuru gadījumā tātad var būt šīs situācijas. Jā, un tad varbūt tīri par to piemēru, kur pieminēt, tas laikam ir tas XY, tās saucamās sievietes fenotipiskās, kur bioloģiski cilvēks patiesībā ir vīrietis, jo sēklinieki ir iekšā, viņi producē to testosteronu, viņi nav noslīdējuši, bet ir mutācija testosterona receptorā, un līdz ar to ķermenis neuzsūdz to testosteronu, neveidojas tās ārējās vīrišķās fenotipiskās pazīmes. Bet, jāsaka, ka, ja runā par godīgumu, tad tagad ir aprēķināts, ka šo cilvēku elites sieviešu sportā ir 140 reizes vairāk nekā vidēji sabiedrībā. Līdz ar to tā priekšrocība pastāv. Un viņa šajā gadījumā pat varētu būt visdrīzāk ģenētiski, jo tas receptors nav, bet tā priekšrocība ir. Tas ir tāds viens no piemēriem, ja mēs tagad šodien diskutētu par transpersonām, ka ja mēs sākam runāt par kādām kategorijām, kā godīgāk, tad atkal jāiet atpakaļ tiem vēsturiskajiem gadījumiem, kur ir kaut kāds godīgums, negodīgums. Jā. Principā, novienkāršojot jūs teikto, var teikt, ka elites sportā ir daudz vairāk vīrišķīgu sieviešu nekā kopējā populācijā? Jā, noteikti. Pētījumi parāda, ka sievietes, kurām ir tie augstāk pieļaujamie testosterona līmeņi, viņām ir labāki rezultāti nekā sievietēm, kurām ir dabiski zemāki. Vai ir statistika par vīriešu sportā interseksuāļiem vīriešiem? Tur jau tā lieta, ka tas nav dzirdēts. Nevienā vīriešu sacensībā es neesmu dzirdējis, kad uzvar transpersona vai interseksuāls sportists. Man liekas, ka ļoti svarīgi ir saprast, ka testosterons ir spēka hormons. Un tātad, ja viņš ir vairāk vīrietim vai vairāk sievietē, viņš dos priekšrocības sportā. Un nevelti ik pa laikam mēs sportā dzirdam, ka testosterons ir lietots papildus, tātad neatļauti kā dopings. Ir pilnīgi skaidrs, bet, protams, var būt cilvēki, kuram dabīgi viņš ir nedaudz vairāk. Bet arī ļoti interesanti šī te receptoru jūtība. Varbūt testosterons ir diezgan daudz, bet receptori nav jūtīgi pret viņu. Un otrādi, testosterons ir relatīvi zems, normāli zems, bet šim cilvēkam ir ļoti izteikta receptoru jūtība, un atkal viņam būs priekšrocības. Gan sievietei, gan vīrietim. Un tur var būt ļoti daudz šīs atšķirības. Principā būtiski ir tas, cik labi ķermenis māk izmantot šo testosteronu hormonu. Tā vienkāršā valodā runājot. Jā, cik viņš ir jūtīgs pret šo vielu. Jā. Tas,
kā teiksim, paņem serumu asins, paņem mērījumu, skatās, ka tur tas līmenis ir augstāks, tas nav vienīgais rādītājs, uz ko būtu jāskatās. Tas, protams, ir ļoti svarīgs. Tas ir ļoti svarīgs. Bet ir nianses. Jā. Bet ir nianses, jā. Jo tieši kā kolēģis teica, tā tad ir šie ģenētiskie varianti, kad ģenētisks vīrietis, kuram ir ļoti daudz normāla testosterona, šis testosterons vispār nestrādā. Viņš vispār neizpaužās, un šis cilvēks attīstās, mēs viņu redzam pilnīgi sievieti. Ja?